un bebri ir tagad tādā pašā statusā, kā agrāk vilkveidīgie. 60 cm, 80 cm varbūt mietiņš. Ķēde ir 5 metri. Pats svarīgākais ir drošinātājs. Ir smagums pielikt klāt. Tas ir no gulšņa. Un viņam to lamatu vajag uzlikt uz priekšējo ķepavienu. Es esmu nolēmis medīt bebrus, un bebri ir tagad tādā pašā statusā, kā agrāk vilkveidīgie. Tas ir ārpus likuma. Un tas nozīmē, ka nekāds likums tos vilkus neaizstāv. Un tagad tie bebri ir neuzskaits zvēri skaitās. Tagad par lamatu. Mietiņš izstāsta šādi. Tas ir buļļu mietiņš. Mietiņš it kā prasītos garāks. 60 cm, 80 cm varbūt mietiņš. Šitai karbīne. Ķēdi pielikt klāt ar karbīni. Šitien ir liekās karbīnes, speciāli domāts, ko piesiet pie koka. Šitai viņš piesienās. Ķēde suņu. Ķēde ir 5 metri. Tālāk ir lamata. Šitā piestiprinās ķēde pie lamatas klāt ar karbīni. Kas ir karbīnai svarīgi? Pats svarīgākais ir drošinātājs. Šitais ir drošinātājs. Iztaisīs no drāts. Es vēl iedomājos, ka no naglas var iztaisīt tā drošinātāja. Lai nesprūk tas drošinātājs nost. Tā lamata uzlādējas ar vienu roku, vienu kāju. Šitā te. Un obligāti drošinātājs liekas virsū. Un bez drošinātāja to lamatu es neiesaku aiztikt. Vislielākais numurs, kuru drīkst izmantot bez drošinātāja, ir 3. numurs. Un šitā lamata ir 4. numurs. Neuzskaita zvērs drīkst medīt ar 4. numuru, un 5. numurs ir aizliegts. Tagad uzlādēsim lamatu, lai var redzēt, kā viņi darbojās. Tagad ir uzlādēti. Un es tagad viņu izšauju. Vēl tai lamatai ir smagums pielikt klāt. Tas ir no gulšņa. Vēl var būt no svina tas smagums. Un no svina viņai jābūt kādi 5 kg. Un tas bebris noķerās aiz priekšējās kājas. Viņam jānogrimst ir, jānoslikst. Bet man liekas, viņi neslikst, viņi nosmok, tie bebri. Tā ķēde šeit ir piestiprināta 5 metru uz malu pie tā koka. Un tas ir tāpēc, lai tas bebris, ka noķerās, neiet šī prīdī iekšā, nogrimušajā. Ko mēs te darām? Noņemam nost drošinātāju
un liekam lamatu virsū. Un re, kur bebrs ir nācis, un viņam to lamatu vajag uzlikt uz priekšējo ķepu vienu. Tas ir lamatu jāliek uz vienu pusi. Es viņu šitā paņemu un liek iekšā. Te nav dziļš, te tāds ir. Nu, cerams, ka viņš viņu neredzēs, viņš pa nakti nāks. Un es domāju, ka viņš uzrausies. Un, kad tas bebrs uzraujās, viņam tā ķēde jānostiep ir. Kā var redzēt, ka viņš ir noķēries.